Būt introvertam šķiet nozīmē ar pieticību izteikties par savām prasmēm un zināšanām, tostarp par spēju raksturot introvertu personību. No introverta cilvēka līdz ar to reti sanāk dzirdēt kategorisku viedokli, vismaz ne kompānijā, kurā ir maz pazīstamu seju. Draugu un dombiedru lokā introverti kļūst drošāki un atklāj savus strīdīgos uzskatus un emocijas, lai gan drīz vien pēc tam atkal ieraujas sevī, it kā sakot, es nevēlos lieki diskutēt, paliksim katrs pie savām domām. Vienlaikus introvertam cilvēkam nepatīk runāt runāšanas dēļ. Varbūt tieši tāpēc neliela daļa introvertu nolēma pievērsties literatūrai. Dzeja un próza viņam kļūst par teritoriju ar divām vienlīdz interesantām iespējām – kultivēt savu introvertumu, iegrimt nesteidzīgā sarunā ar valodu un tradīciju, vai arī salauzt sevi, vērsties pret visu ierasto, parādīties jaunā, negaidītā gaismā. Un tad, saņēmis drosmi, šis visādi citādi noslēgtais cilvēks piepeši spēja noturēt ilgu acu kontaktu, runāt tieši sirdī. Apkārtējiem kļūst tā kā drusku neērti, un viņi saprot, ka patiesībā viss ir ļoti sarežģīti.